Jā, šī tendence nerezidentiem iepirkt īpašumus Babītas novada ir jau gadi 4 vismaz, un pēdējos 2 gadus tā ir pamatā pērk tikai nerezidenti. Pamatā, jā. Ļoti reti gadījumi, ka pērk Latvijas Republikas pilsoņi kādu īpašumu. Ko var teikt? Fakts kā tāds, ja likums tādu darbību pieļauj teritorijās, kur ir paredzēta dzīvojamāja apbūve, mēs nevaram neko teikt, jā. Tas ir nostiprināts normatīvajos aktos. Tas, ka šie cilvēki iepērk un nedzīvo, tas ir fakts. Jā. Viņi šos īpašumus ļoti daudz izīrē tālāk dažādiem vietējiem iedzīvotājiem varbūt, jā. Vai citiem ārvalstu pilsoņiem, kuri šeit īrē vietas un paši šeit nedzīvo. Viņi atbrauc droši vien gadā uz kādu reizi, jeb arī tas bija saistīts galvenokārt ar šo te uzturēšanās atļauju droši vien saņemšanu, bet pēdējie 2 gadi intensīvi, jā, nerezidenti izpēja. Nekustamā īpašuma nodokli maksā, viņi tāpatās. Mums ne tur labāk, ne sliktāk, teiksim, tas, ka nenāk iedzīvot ienākumu nodoklis, ja šie cilvēki šeit nedzīvo un nestrādā, tas ir fakts. Bet vismaz īpašums ir sakārtots, sakopts un nodoklis tiek nomaksāts. Tā ka mēs ne tur zaudējam, ne tur daudz vinnējam.